Uzņēmums Amazon ir Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras biedri. Un diezgan bieži cilvēkiem ir tāds varbūt priekšstats, ka lauksaimnieki nav tādi, biznesmeņi. Ātri biznesmeņi, bet es gribētu teikt, ka mums ir diezgan daudz lielisku biznesmeņu lauksaimnieku. Un mēs arī uzskatām, ka viens no ļoti būtiskiem Latvijas biznesa sektoriem ir lauksaimniecība. Un nākotnē tā arvien vairāk un vairāk. Tas ir ilgtermiņā, ne? Tas ir ilgtermiņš, bet vispār viss tas laikmets šobrīd sāk veidoties kaut kā tā, ka to domāšanas veidu sāk tomēr nomainīt ilgtermiņš. Bet kā tad būs pēc 10 gadiem, 20 gadiem, jo dzīvojot varbūt tās tajā ļoti straujā tempā, kādā mēs esam dzīvojuši pēdējos 15, 20 gadus, mēs neesam varbūt reizēm aizdomājušies. Bet jūs kāds padomu arī viņiem variet dot? Vai kaut kāds tāds mērķis, tāds motivācija, ko darīt, kā labāk darīt, ko ātrāk un ko varbūt atlikt rīt? Tas, ko, man liekas, mēs esam pierādījuši gadu laikā Tirzniecības Rūpniecības kamera, ka var pirmām kārtām apsēsties pie viena galda, runāt, meklēt tās lietas, kuras būtu jāmaina, un pēc tam arī eleganti izmainīt. Un pēc tam vienkārši dzīvot ir labāk. Lai izdodas! Paldies jums! Paldies! Jā. Mūsu mērķis pirmkārt ir nodrošināt savus ilgadējos klientus ar labu servisu. Tad, kad pienāk brīdis, ir jāmaina tehnika, tad mēs piedāvājam jaunas mašīnas. Kā saka, gadiem ejot, mainās tehnoloģijas, uzlabojās viss, un lai var tikt dzīvē līdzi. Mums jebkurā daudzumā arī laipni lūdzam jaunus klientus, un pamazām arī tas notiek. Cilvēki novērtē to, ko mēs cenšamies dot, un paldies zemniekiem, sadarbība notiek. Mums te ir montāža, scenārijs, tehniskais, praktiskais. Un viens, ko es gribu tikai lūgt, jūtaties brīvi, iedzeriet viņčuku, vēl kaut ko uzēdiet. Un tas, kas te notiksies tūlākās stundas garumā, tas ir pārsteigums priekš mums visiem. Un es domāju, ka tas būs tiešām pārsteigums, riktīgs pārsteigums tiešā nozīmē. Un nekautrējieties, ja jums tiks lūgti jautājumi vai uzdoti tādi pienākumi, kaut ko tur uzrakstīt, nosūtīt, palaist, apklēst, piesiet. Baudas un instrukcijas. Tev arī ainā? Jā. Tūlīt. Labi. Tagad cik tā tur vajag? Zemniekiem priekšām. Sev izdodas. Mēs esam tā, šīs sajūtas priekšvakarā. Godīgi sakot, vienmēr es esmu teicis, ka pastāvēs tas, kas mainīsies. Un šoreiz ir sanācis tā, ka 1. jūlijā mēs mainām savu nosaukumu. Šoreiz šī nosaukuma maiņa tiešām ir ļoti kardināla. Un diemžēl jāsaka tā, ka nebūs mums oficiāli nekāda sakara ar Kemiras vārdu kā tādu, ar Kemiras vārdu, ja? Bet tādā pašā laikā es domāju, ka nākošo gadu, varbūt 2, 3, tik un tā viss tas mūsu kolektīvs, kad man šeit stāvais muguras, tik un tā asociēsies ar vārdu Kemira. Ar šo nakti, burtiski ar šīm te nākošajām minūtēm. Pēc pāris sekundēm, jā? Jā, pēc pāris sekundēm mēs kļūstam par Baltika Agro. Un, nezinu, vai kas ir nopietnāks, vai tas ir nosaukums, vai tie cilvēki, kas strādā. Es esmu tomēr pārliecināts, ka tie cilvēki, kas strādā šajā kompānijā un neskatoties kādām nosaukuma maiņām, mēs esam tie paši, mēs zinām savu darbu, mēs esam speciālisti savā jomā, un tāpēc, vienalga, kā mēs oficiāli saucamies, mēs tik un tā būsim Kemiras puiši un zēni. Es domāju, ka arī viņi, mūsu partneri, klienti, to ir novērtējuši. Un šis, kas notiek šodien, tas nebūs nekas tāds, kas kaut ko kardināli mainītu, ja? Bet vienkārši tas mums atkal dod iespēju nākt ar jauniem izaicinājumiem, piedāvāt daudz lielāku piedāvājumu spektru mūsu klientiem. Un ne viņi, es ceru, un arī ne mēs nebūsim zaudētāji tuvākā nākotnē. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Kad tad, ja ne šodien? Nu jā. Pielikt punktu mūsu vecajām krāsām, mūsu vecajiem nosaukumam, mūsu vecajiem logo. Atvadīties no viņa un uzskatīt, ka šodien, 23:59, viena ēra, viens posms mūsu dzīvē, mūsu attīstībā ir beidzies. Werbestop. Visu jūsu vārdā es gribētu mums novēlēt, lai arī turpmāk mēs, es esmu pārliecināts, ka gan gadu, 2 un 3 turpmāk tik un tā jūs mūs sauksiet par kemiriešiem. Lai arī mēs būtu zaļāki vai zilāki, vai Baltika Agro vai Kemira. Un, atsakot, laipni aicināt šodien šeit kopā ar mums. Ministra kungs, īpaša diena, es domāju, ka visā Latvijā. Kad arī ne tikai varbūt tie labie laiki ir, bet tomēr mūsu lauksaimnieki turās, jā, un atkal, protams, pastāvēs, kas mainīsies. Nē, viennozīmīgi, ka lauksaimnieki turās, un man nav nekāda šauba, ka arī viņi izturēs. Un šodien, sevišķi lieli svētki tiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko produkciju, tātad ir sevišķi graudaudzētāji, varbūt arī pļavas ganības, visi tie, kas lieto pa vecam Kemiras laikam, pa jaunam, laikam jau pareizi teikt, šie ir jaunā nosaukuma svētki, kur visi karogi rāda, Baltika Agro. Noteikti, ka gan pašai kompānijai, gan zemniekiem ir jautājumi, kurus vēl vajadzētu parisināt. Un iepriekšējā pieredze rāda, ka viņi uzklausa. Kā jūs pats jau minējāt, viņi arī skolo cilvēkus. Tas viss ir viennozīmīgi mūsu lauksaimniecības labā un arī katra konkrētā uzņēmēja labā. Un šī prakse manā skatījumā ir ļoti atbalstām un turpinām. Tā kā es varu novēlēt viņiem, lai šī sadarbība turpinās un lai veiksmīgs bizness.